izstāstīšu arī es, ne, tās īstenībā nav nekāds pasakas, tā ir viena īsti liela patiesība. Un es jums izstāstīšu, ka jūs zināt, ka te visapkārt Kuldīgai un vispār Kurzemē ļoti daudz mežu ir tā. Un kas mežos dzīvo? Kādus zvērus jūs zināt? Vāveres, ļoti labi. Vilki. Lāči arī nu jau ir no Igaunijas atnākuši. Lapsas, jā. Zaķi. Truši, nē, nu, ja kāds izbēdzis ir no lauku sēdz, bet vispār nē. Alnis, jā, tas ir lielākais mūsu zvērs. Nu, ļoti maz, bet lūšas. Un, jā, tā ir ļoti liela vērtība, jo lūsi var redzēt. Nu, lūk, bet. Briedis arī ļoti labi. Arī tās, nu, viņas tagad ir arī mazāk, bet ir. Jā, ļoti labi. Nu, lūk, nāks man lūdzu palīdzēt. Nu, lūk, un šādā mežā reiz atceļoja viens franču vilks. Viņš nav tāds parasts. Lalu. Un kā jau franču vilks, jūs iedomājaties, ka Francija tāda modes zeme, un visiem frančiem patīk modēties, un tādēļ tas vilks ir tāds. Un viņam ļoti visvairāk patīk spoguļoties. Un ko viņš dara? Viņš katru dienu iet pie spoguļa un spoguļojās. Bet ne jau tāpat vienkārši iet. Nē. Viņš tā ļoti lepni un dzied. Pu-pu-pidu! Bet, viņam grūti, tā vienkārši dziedāt. Palīdzēsim viņam, jā? Dziedam visi kopā. Pu-pu-pidu! Labi, tad, tagad šis vilks arī dosies pie spoguļa. Pu-pu-pidu! 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 Un tā, kādu dienu viņš bija pie spoguļa. Skatās. Es vispār neesmu smuks. Mazliet pelēks, mazliet brūns. Es nepēc kā neizskatos. Un tā viņš izlēma. Ko es darīšu? Es iemīkšu savas ķepas zaļā krāsā. Viņš iemet vienu ķepu, otru ķepu. Un tad viņš visam jau paliek kādā krāsā? Zaļš. Bet atcerieties, kas viņam ļoti patīk darīt? Spoguļoties. Un kādu dziesmu viņš dzied? Pu-pu-pidu! Pamēģinām vēlreiz. Pu-pu-pidu! Labi. Tādi vilks atkal tagad dodās pie spoguļa. Nu, viņš noteikti patiks, kā viņš izskatās. Tā, aiziet. Pu-pu-pidu! 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 Viņš atkal skatās spogulī. Kā jūs domājat? Nē! Čas tās vēl dok? Es izskatās pēc lielas zaļas vardes. Vai viņš var būt varde? Nē! Skatīj! Ātri kaut kas jādara. Un tā vilks izlēma. Un vispār jau mazliet arī augsts. Ir tāds jāuzvelk omīgs uzvedītais džempers. Un viņš uzvelk omīgs uzvedīto jaciņu. Tā īstenībā ir. Jāciņu viņš ziniet, kā vecmāmiņas visiem gandrīz āda vai tamborē, un tāpēc arī viņam vecmāmiņa uztamborēja ārkārtīgi skaistu jaku. Viņam arī kājas salst. Un vajadzētu viņam palīdzēt tās kājas sasildīt, un tāpēc mēs visi kopā uzadīsim viņam zeķis sarunājuši, daram tā. Jā, bābiņa man. Tagad visi kopā piecelieties augšā. Un salieciet rociņus šitā. Bet nevis tā, ka pirkstiņš pret pirkstiņu īkšķīts, bet īkšķīts pret rādītāju pirkstiņu. Tā, lai mums kustās šādā veidā. Nē. Rādītāju pirkstiņš pret īkšķīti. Tā, lai mums sanāk šādi, redzat? Lai mēs varam labi adīt, jā? Izdodās mums?
bērni, kodati, atdied bērni, kodati, vilkam zeķes nodied, vilkam zeķes nodied, vilkam kājas nosalušas, vilkam kājas nosalušas, purvus mežus bradājot, purvus mežus bradājot, vilkam kājas nosalušas, vilkam kājas nosalušas, purvus mežus bradājot, purvus mežus bradājot. Ļoti labi, puiši. Izskatās, ka mums zeķes ir gatavas ļoti labi. Tad arī uzvelkam godams zeķes. Jā, brīnišķīgas zeķes. Vai, kas viņam par zeķēm? Un atcerieties dziesmu uzreiz. Ko viņš dara? Viņš, protams, iet pie spoguļa. Aiziet! Pu-pu-pidu! Hu! Pu-pu-pidu! Hu! Viņam patīk tas, ko viņš redz? Jā. Nē! Jo, jūs zināt, pēc kā viņš izskatās? Pēc Ziemassvētku vecīša. Viņam tā nepatīk Ziemassvētki. Un tādēļ viņš ātri ko izlēma darīt. Un tā viņš kaut izdara kaut ko ļoti nerātu. Tādu, ko nedrīkst darīt. Bet viņš tomēr ir franču vilks, jūs saprotat? Viņš ļoti klusiņā. Ļoti uz pirksgaliem. Jūs ziniet, cik tas ir ļoti klusu. Viņš aiziet uz kaimiņu māju. Un tur ir fantastiskas rozes. Viņš visas tās rozes noplūc un pielipina sev pie kažoka. Viņam tik skaists kažoks tagad ir. Nu, tik viņš ies. Atceramies dziesmu. Pu-pu-pidu! 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 Pēc kā viņš izskatās? Pēc lellītes, pēc princeses. Kā tu domā, kur tu gribētu pēc princeses izskatīties? Varbūt, bet īsti laimīgs jau nebūtu. Arī vilks nav laimīgs. Ko viņš dara? Viņš uzreiz, ko viņš dara? Viņš lec, šlakt, augstā vannā, ledus augstā ūdenī un paliek mazliet tāds zils. Nu, bet atcerieties, jānos spoguļojās ir, vai ne? Bet tu atceries to dziesmu. Un viņam taču mums augst. Tā zilā sejas krāsma nemaz nepiestāv. Tādēļ, ko viņš dara? Viņš iet pie kamīna, nu vai pie krāsnes. Viņš kārtīgi aiziet pie krāsnes. Viņš apsēžās un sāk ēst. Un tur ir silts un labi. Un tā viņš ēd un ēd. Veselu grozu ar apelsīniem viņš izēd. Veselu grozu. Un, protams, viņš jau ir tik slinks. Un kur tad viņš tā ies? Viņš visus tos apelsīnus sev pie... Nu, kā viņam paliek uz tā kažoka. Atcerieties, kas viņam patīk darīt? Kā tad? Ko tad viņš dzied? Pu-pu-pidu, nu jau atkal viņam ir silti un tā pavisam labi. Pu-pu-pidu, 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 pu-pu-pidu. Viņš paskatās? Viņš pasauc vēlreiz? Es izskatos no tuvuma pēc kādu dārzeņa viņš... Ķirbja. Bet viņam izstāst, ka viņš tā kā burkāns gandrīz ir. Vai vilks varētu būt burkāns? Nē. Tuvumā. Viņš pieiet tuvumā. Viņš izskatās pēc lapsas.
Vilks un lapsa jau nav labākie draugi. Tad ātri kaut kas jādara. Ko viņš dara? Viņš uzreiz atkal uz nākušo dubļu pēļķi un dubļos iekšā. Un tā viņš reiz dubļos vārtās un vārtās un vārtās un vārtās. Un tur viņam patīk un patīk. Tūlīņās mums mazi pauzīte. Viņam tur patīk un patīk. Un viņam patīk. Nu, tad viņš iet un dzied. Bet tāda smaka mazliet viņās ir. Nu, tāda mazliet smaka no tiem dubļiem ir un no tiem mēsliem. Un tā nu mēģinam dziedāt. Popopino, popopino, popopino. Un viņš pieiet pie tā spoguļa. Ka būtu smuks, bet nav smaka. Tā nenormālā smaka. Nu, ko viņš dara? Vēl trakāku lietu nekā ar tām rozēm. Ai, ja jūs to uzzināsiet, vispār ārprāts. Viņš aiziet pie nākošā kaimiņa. Nu, parādiet, cik klusi jūs varētu paiet. Visu tā, lai mēs vispār pat mušu knapu varam dzirdēt. O, tev pieķert uzreiz. Pamēģinām klusi. Es dzirdu, kā viņa elpoja. Ko viņš izdara ar pāvu? Viņš visas pāvas un maskas izrauj un pieliek sev pie žokā. Un ko viņš dara tik slepenā lietā? Protams, iet pie spoguļa? Jā. Labi. Un tad ko viņš dara? Bet ļoti klusiņā. Bet vecīt savās vietiņās saka. Spogulī. Nu, es beidzot esmu skaists. O, kungs, cik tu viņš ir lepns. Bet vai jūs domājat, ka viņš ir vienīgais, kas tā domā? Nē. Visas meža vilcenes domā, ka viņš ir skaistākais vilks visā mežā. Un ko viņas dara? Viņas viņam čukst ausī. Vilk, tu man patīc. Vilk, tu man patīc. Un sekotam vilkam nācīt. Vilk, tu. Un sekotam vilkam. Jā, un augšā. Un tā visas meitenes, visas vilcenes no meža. Ai, prāts. Bet vai vilkam patīk, vai kur viņš iet? Viņam tu 10, jau 20 vilcenes. Nē. Un tā viņš domā. Nu, ko lai dara? Kad es biju tāds mazliet brūns, mazliet pelēks, īsti es nebiju laimīgs. Bet tad, kad es esmu ļoti skaists, arī es neesmu laimīgs. Un tā viņš sēž un domā. Domā, līdz viņš saprot, ka viņam nemaz nepatīk būt kādam ļoti skaistam. Viņam nepatīk būt mazliet smērtīgam. Viņam nepatīk arī būt tā kā burkānam. Princesei, jā. Kas viņam vēl nepatīk? Viņam arī tie Ziemassvētki nepatīk, vai ne? Jā, nepatīk. Un? Nepatīk būt zaļai. Zaļai kam? Vardei. Nepatīk būt zaļai vardei, tieši tā. Un tādēļ vilks. Viņam jau ir kažoks mugurā īstenībā. Vilks jau nekad nav pliks. Un tā vilks iet, ko viņš dzied? Pupupidu, pupupidu, pupupidu. Un vilks ieskatās spogulī. Es
es esmu skaists, tāds kāds es esmu. Un tā vēl joprojām. Ja jūs neticat, jūs varat aiziet un uz mežu paskatīties, kā franču vilks tur dzīvo. Bet, paldies!